Es domāju, ka mūsdienās tas attīstības ātrums paliek arvien ātrāks. Cilvēks ir vidū, tā ļoti vienkāršot sakot, nav viegli vairs saprast, kas ir kas, un arī ikdienas cilvēkam. Tāpēc šajā ikdienas darbā mēs dzirdam ļoti daudz dažādas tēzes. Mums ir mākslīgais intelekts, mums ir projekta vadība, mums ir cilvēka aizvietošana, mums ir līnija. Mēs dzirdam absolūti daudz tēzes. Tas, kas ir svarīgi, ir sniegt atbalstu cilvēkam, sniegt skaidrību, sniegt to, kas viņam ir vajadzīgs tagad. Un dažkārt tās ir tehniskas zināšanas par Excel, par mākslīgo intelektu, dažkārt tas ir mentāls atbalsts par to, kā tikt galā ar savu stresu. Dažkārt tās ir ļoti vienkāršas, praktiskas prasmes, kā plānot laiku, kā sazvanīt klientu, kā atbildēt uz e-pastiem. Tas ir nākotnes tēmas saistītas pirmkārt skaidrs, kad ar projektu vadībām, jo ļoti bieži notiek projekta grupas, izmaiņas. Otrs ar pārmaiņu vadību. Pārmaiņas notiek ļoti strauji, ļoti ātri adaptēties. Un trešais, viss, kas saistās ar cilvēku vadību. Attiecīgi tas ir gan komunikācija, gan savstarpējā sadarbība, gan atgriezniskā saite. Un ceturto es pielikšu, kā tikt galā pašam ar sevi. Jo arī pašiem cilvēkiem ir jāizdzīvo, līdz ar to atbalsts pašiem cilvēkiem ir tikpat svarīgs šobrīd. Apmācību tendences mums ir ļoti vienmēr bijis interesants jautājums. Pēc apmācību tendencēm mēs skatāmies, kas notiek ekonomikā. Līdz ar ekonomikas skaitļu izmaiņām mēs redzam tēmu pieprasījumu maiņu. Šobrīd, ņemot vērā, ka ekonomika ir palikusi lēnāk, protams, nozara no nozares atšķirās, tās tēmas, ko uzņēmumi prasa, ir pārdošana. Skaidrs, ka visiem vajag sasniegt vairāk klientus, vajag lielākus apjomus, tad tas ir pirmkārt. Otrkārt, tie ir vidējā līmeņa vadītāji, jo vidējā līmeņa vadītāji tā ir tā asinsrite, kas nodrošina, vai tie procesi notiks vai nenotiks. Trešā tendence noteikti joprojām pārmaiņu vadība, arī šis ir svarīgi. Ceturtais paruna ap mērķiem un stratēģijām. Gads iezīmējās ar to, ka ne tik daudz ekonomiskā krīze, bet vairāk ar to, ka uzņēmumi nav sasnieguši tās ekspektācijas, ko viņi ir plānojuši. Līdz ar to kaut kas ir jāpārplāno vai kā strādāt ar mērķiem, ar uzstādījumiem, kas varbūt nav tik vienkārši. Un noteikti šī gada tendence ir individuāla attīstība. Jo tas, ko mēs esam secinājuši un novērtējuši, arī ieviešot tādu produktu kā upskill, par to, ka līdzīgi kā ejot pie ārsta, diez vai mēs mācāmies kopējā grupā. Cilvēki ir unikāli, un līdz ar to nodiagnosticēt un saprast, kas tad ir tas svarīgais cilvēkam un attīstīt savu individiem, tā, es domāju, tā ir ne tikai šodienas, tā ir arī nākotnes tendence, kur mēs dodamies.